Ok, man nav dastīs uzsit. Nu, sveicināt visiem Klačmanas epizodē. Pie mums šodien at Klačmanas Productions, Klačmanas Family, Represent, Keep It Up, ir kodolsprādziens, vai kā tu esi pilnajā vārdā un uzvārdā? Personas kods. Arī banku varbūt un adresi? Noteikti. Ok. Sārma Emīlija Tukāna, a.k.a. kodolsprādziens, a.k.a. MC Sārmuks. MC Sārmuks? Jā, tas ir unreleased. Unreleased? Jā. Ok, nu ko tu dari tajā MC Sārmuks? Nu, tas būs rapa projekts. Būs. Būs, jā. Tā kā viņš top tagad. Nu, ir procesā. Tiek strādāts pie viņa. Cik daudz tu vari padalīties par MC Sārmuks? Nu, pagaidām top pirmais skandarbs. Sākotnēji šis projekts tā kā tika veidots kā 3-7-1 pieteikums. Nopietni. Jā. Bļā. Jo tas bija pēc tam, kad es biju redzējusi pagājušo sezonu, nu, kas bija pagājušo gadu. Un es sapratu, ka nav neviena, sieviešu kārtas pārstāvi šajā šovā. Un man tas bišķiņ nošokēja, man likās, ka varbūt vajag bišķiņ tā kā representation uzmaukt. Un kad jābūt pirmajā čiksē, kas tā kā aizmauc un kaut ko dara. Bet tas vispār būtu revolucionāri, ķipa Latvijas repa scēnai. Tas ir funny, jo šogad parādījās jauna repere, kuru sauc Revolūcija. Bļā, viņa nopietni. Bet var pievienoties revolūcijai. Jūs varat uztaisīt tā kā savu NWA, bet jūs varat būt BWA, bitches with attitudes. Oh. Jā, tā ir ideja. Bet man liekas, ka MC Sārmungs tajā vienmēr būs bišķiņa tāds sirds, tā kā passion project. Ķipa. Nu jā, bet tas varbūt tas BWA, varbūt... tā kā vairāk tāds komerciālais pasākums, ka jūs tā kā sadarbojaties, jūs savā ziņā veidojat mūziku un vienkārši izplatat savu platformu. Jā. Un tad vienkārši savāc kādus, kuriem tieši tu cepīji uz MC Sārmuks. Tavu personīgo. Es baidos, ka man neizveidotos tā kā auditori. Es nemāku rapot. Spoilers. Būs struggles. Tu esi redzējis straight out of Compton. Jā. Jā. Nu, bļā, Easy jau arī nemācēja nahuj repot no sākuma. Nē, es vienkārši tā kā, man liekas, ka beidzot ir pienācis brīdis, kur ir jāizvēlās viens žanrs, kurā es tā kā palieku. Gotta choose my lane. Tas ir reps. Tas pat neizdzirdējis, man liekas, neko no maniem pantiem. To jāparāda. Es jau doktors Dasa rādu. Jā, bet pagaid, mēs varam par doktoru Dasu parunāt? Ok, labi. Nu, parunājam. Ko tu gribi zināt? Kā tev tā sanāca? Kā es nonācu vienkārši pie doktora Dasa veidošanas? Kā tev pie doktora Dasa nonāca? Es ielādēju GarageBand. Tas bija viens no tādiem elementiem. Okay. Tad es biju aizdomājies par Dasas piedzīvojumiem un par doktoru Dasu. Man vienkārši salikās galvā kopā. Albums, Dasas piedzīvojumi, autors, doktors Dasa. Un visi sāku vienkārši ieeja GarageBand un es sāku huiņu taisīt. Ok, bet tā kā kāds ir kaut kāds arī zemteksts, zem tā visa Dasas prikola vai tā kā tur ir kaut kāds simboliskais, varbūt tā kā ka tā ir Dasa? Nu tā kā, kāpēc tieši Dasu izvēlējies kā tādu literāro tēlu šajā visā? Huizin, es vienkārši aizdomājos par Dasām. Ok. Ne tādām Dasām. Ok. Doktor Dasām izkast. Ok. Jā. Katram savs. Man Das. Nu jā. Ķip. Ķip, jā. Bet kad būs kaut kāds pirmais doktora Dasas, tā kā kaut kas? Es domāju, singlu izlaist beidzot. Varbūt, kamēr es veidoju šo epizodu, saņemšos pabeigt. Sačņīt visu līdz galam. Es mošu izlaidīšu singlu. Bet tas ir mošu, es nezinu. Okay. Es ceru, ka būs drīz. Jā, man jāsimas vienkārši pabeigt albumu.
ja viņš tā kā gadu ir nostāvējis, un tagad esmu izdomājis, davai es pabeigšu. Bet kāds... Ir jāiet atpakaļ tajā doktors Dāsa ķipa ritmā. Bet tā kā, es saprotu, ka doktoram Dāsam tā kā ir ložas beigais, vai ne? Tur ir storijas, jā. Ok. Bet tu to albumu plāno taisīt prosti tā kā dziesmas, kas, nu, ir ap to visu premisu, vai tā kā tu plāno to taisīt kā tādu storytelling albumu? Nu, viņš ir ķipa storytellings, jā. Ok. Vienkārši tīri, I guess, storytelling. Nu, tu vari sneak peek iedot, tā kā kāds, kas tur notiek? Tur mans telefons rokās. No. Tu ieraksti tagad. Es nevaram uzlikt nu, dators nē, tu vari pastāstīt, tā kā, kā viņš kļuva par Dāsu, vai viņš vienmēr ir bijis Dāsa. Nu, jā, bet viņš bija ārsts, bet ne ārsts. Ko viņš ārstēja? Huizin, bļā. Ok. Nē, es nezinu, es nevaru baigi pastāstīt, tā kā, es negribu izstāstīt vienkārši, kas tur notiek, jo tad nav prikals vienkārši klausīties. Ok. Tas būs immersive experience, jā? Jā, tam stāsts ir jāpieradz pašam, ķipa. Okay. Un man ir vienkārši jābeidz tas stāsts. Okay. Un tur jāizdomā, kā tagad savukt gals. Bet, nu, karoči, jebāķi. Norma, no? Mēs bijām, nu, ķipa, man piekdien bija tas spēlēts ciemos, jā, mēs ar čaļiem taisījām grilu. Un mēs tā kā, vienā brīdī mēs vienkārši tā kā, mums kaut kādi 2-4 aliņi, kaut kas tāds mums bija tā kā, vienkārši uz riņķi, ķipa gāja prosti, tā komunāli. Un mēs sākām spēlēt vienu spēli beigās. Es sāku krāt alus korķīšus. Karoči, man te ir 8. Un mēs darījām tā, ir ķipa, tā kā, katram pudeli pie sevis, ķipa. Jā. Un ir uzlikts tā kā korķīts augšā uz tās pudeles. No. Un tad tu jāmet pa pretējo ar korķīti. Un tas, kurš nosit korķīti, tam, kuram nosit korķīti, tam ir jādzer augšā. Bet mēs vienkārši sīpiem mācām. Jūs tā kā ilgi domājāt to spēli, vai tā kā... Nē, man to parādīja, bet tas bija nenormāli fun. Nu, ok. Nu, bet cool. Un kā jums gāja? Tu Snaiperi. Mēs visi tā kā pieķērāmies tai spēlē, tā kā mums pielec tas prikals. Mēs reāli tā kā diezgan bieži katram sanāca ar pirmo prostu nosit korķīti. Dažreiz arī bija tā, piemēram, tu nosit korķīti, un otram vēl ir iespēja tevi challengeot. Un arī nosit korķīti un abi dzer augšā. Afgan. Un jā, diezgan fun bija. Ķipa, mēs tādā azartā aizgājām par to spēli. Norm. Kas pa kukautiem vienkārši bija tā kā guys night? Nu, tā kā tie bija čomi, kuras nebija tā kā baigi sen saticis. 2 no tiem man no pamatskolas klases biedri ir. Un tos ilgi pazīst. Ķipā, agrāk mēs nenormāli čomojāmies kopā. Un bija viens čoks, ko es tā kā kinda zināju, bet kaut kā ir sanācis viņu bišķi vairāk iepazīt. Nu, davai, lai viņš arī atmauc. Un, jā, bija riktīgi safe. Mēs visi vienkārši iečilojām. Soprano type, ķipa. Jā, es biju Tony Soprano, es boss sasaucu visas, ķipa. Mazās žurkas. Sit down. Jā. Hell yeah. Es neesmu pirmā tā kā, pirmais, pirmā sieviete, kas ir šajā tā kā podkastā kā viesis. Tu esi, man ir bijuši tikai 2 vieši iepriekš. Viesi iepriekš. Ok, cool. Fun. Nu, kā tev tas liek justies? Forši. Es jūtos tā kā super forši par to. Vispār, es nekad neesmu bijusi podkastā. Man liekas tik, es nezinu. Man agrāk vispār likās, ka visi taisa podkastus tā kā bišķiņi, nu, bez talkā, ka vajadzētu tā kā licenzi dabūt pirms tu sāc podkastu. Nē. Bet, nē, es tā uzskatīju, ka vajadzētu. Bet tad es tā kā sapratu, ka varbūt džekiem vienkārši vajag platformu, kur viņi var tā kā parunāt par savām pārdomām. Bet tas jau nav tikai džekiem. Es nezinu, baigi daudz čiks, kas taisa podcasts. Nu, laikam, tu esi vienkārši nonākusi kā džeku vidū.
Nu jā, nē, vienkārši paskatoties tā kā Latvijas kaut kādu mērogu. Nu, ķipa pēc popularitātes. Nu, ķipa, jā, es zinu, labi, Evelīnai Pārkerē ir kaut kāds viņas podcasts. Es to pat nezināju. Nu, jā, viņas, man liekas, viņai vēl vienai YouTube čiksai. Tas arī viss. Tā jā, es nezinu nevienu citu mēdiņu podcastu, laikam. Jebā. Jā. Tas ir crazy. Jā, kaut kas ir jāapmaina. Revolūcija. Varbūt tu būsi revolūcija podkāstu scēnai Latvijā. Nē, bet tev nebija tas RMT, tas podkāsts, vai tad nevadīja? Oh my god, jā, ak, Dievs, tas ir baigi crazy. Tā kā Rīgas Mākslas mediju tehnikumā bija tāds TV klubs, kur mēs vienkārši taisījām tā kā skitus reāli un filmējām viņus. Un tad kādam bija tāds, varētu uztaisīt podkāstu. Un mēs tā kā, es biju atbildīga par tā kā, ķīpa producēšanu, bet es baigi neproducēju. So, jā. Un es rakstīju viesiem, un neviens īsti neatbildēja, jo mums tā kā nebija platforma, un tas, kā mēs to pozicionējām, bija vienkārši podcasts, kur cilvēki var runāt ar jauniešiem par mēdījiem, par kaut kādām mēdīju nozarēm konkrētām, un tā kā vienkārši... Es nezinu, kaut kas rezonē ar jauniešiem. Un mēs dabūjām dažus riktīgi krūtis viesus. Mēs mēģinājām rakstīt Didriksonai. Viņa pateica, ka viņai tas neinteresē, bet low-key piekrita Edgars Rinkēvičs. Un Rinkēvičs atnāca mūsu podcastu. Jā, jums nebija tā, ka viņš ar dafigā apsargiem jums vajadzēja izrunāt tēmas, kuras runāt ar viņu. Mums bija jānosūt jautājumu viņam pirms tam. Tā kā pirms intervijas. Tā kā viņš vienkārši tā kā varēja sagatavot atbildes. Nu, mēs tā kā nosūtījām vienkārši aptumano struktūru. Tā kā, hei, mēs jums prasīsim, piemēram, par jūsu veselīgo dzīves stilu. Bet tas vispār kaut kāds interesants, jo ko paprasīt viņam. Viņš tā kā būtu ļoti boring, ja aktīvs. jūs vienkārši prasīt par politiku. Ķipa, ko prezidents īsti dara? Bet tā kā, tur tas prikals, ka mēs vispār neprasījām par prezidenta kaut kādiem tā kā pienākumiem vai amata lietām. Mēs vienkārši legit kā runājām kaut kādu trašu. Mums bija tāds, jums labāk garšo tomātu maizītes vai gurķu maizītes. Viņam bija tāds, es nezinu, man vispār tā kā, viss jau garšīgi. Nav tāda viena lieta. Viņš vienkārši tā kā tik mīļš un superīgs. Man būs jānoklausās. Esmu tā kā, es nevadīju vajag atzīties, es nenoklausījos nevienu epizodu. Nevajag arī, tā kā tu neko nekavē. Nē, Sorry. Es gribu tagad zināt par to Rinkēviču. Man īstenībā interesanti palika. Es pati nevadīju to epizodu, to vadīja divi džeki. Citi, kas bija arī tajā visā pasākumā. Mēs īstenībā, tā kā, man liekas, ka vienīgā lieta, kas būtu saglābusi reāli to visu raidījumu, būtu tas, kad būtu, consistently bijuši divi vadītāji, bet mēs viņus mainījām. Dažreiz, ja tu vadīji arī, ne? Es vadīju kaut ko. Kas bija tava tāda viesa? Es vadīju Ozola epizodu, bet tā gan bija tā kā diezgan slikta, jo es pati netaisīju viņai tekstu, un tā kā man iedeva vienkārši kaut kāds jautājums vadītāji, augstāk stāvošie. Vēl man bija Lotta Ulmana, man bija Mauksens. Mauksens bija mūsu skolā. Viņš nāca kā ots, kas bija kind of cool. Tad tā ir epizoda vienkārši ar odu. Jā, ots un goča. Goča? Jā. Paga, kurš goča? Tā kā reperis goča. Nē, ir viens cits goča. Viņš bija agrāk vietējais šeit. Es par viņu runāju iepriekšējā epizodē, bet atkārtojumam šeit viņš bija tā kā, reāli īstenībā, man liekas, viņš vienkārši bija, mentally disabled. Viņš, man liekas, man bija aizdomas Down syndrome or something, kaut kas nav čalim līdz galam. Bet kas tas par Džeku, viņš vienkārši tā kā... Viņš kaut kāds vietējais rīšiks, un viņš tā kā staigā un huņu runā visu laiku, viņš iet pie cilvēkiem klāt, čau, visiem draudzējas, un es atceros, bija, es stāstīju iepriekš story, man vajag izdomāt, es tā kā gaidu Arkādijas parka pieturā ar vēl diviem čaļiem, un viņš pienāk klāt, mums tās, baldas ir tas čalis, un mums rēka nāk. Es jau teicu iepriekšēji arī, es miršu ellē par šo, bet es tā kā uzjautrinājos no tā fujaka.
Bet es ar viņu runāju arī, es tā kā, tā kā prankoju, bet, tā nevainīgā ziņā. Viņš prasīja, viņš nevarēja pierģistrēties draugiem LV ar savu telefonu numuru. Un viņš prasīja citu telefonu numuru, viņš prasīja manējo. Bet labi, Un es viņam iedevu, tā kā cita čoka numuru. Viņš piezvana uzreiz, man tāds, nahuj, tu zvani. Un tur atbild tas čoks, viņš tāds, jā, alo. Un tas gočs sāk runāt, jā, vetī, kaut ko tādu. Un, Un nomet, viņš tāds, laikam nepareizais numurs. Un, jā, es sajaucu. Es viņam iedevu man numuru. Viņš pēc tam man zvanīja, es neatbildēju, tāds veids. Tu nereģistrēsies man numuru draugiem. Kāpēc tu vienkārši nepateici, nē, es tā kā nedošu? Kāpēc vienkārši neatšuvu viņu no sākuma? Bija bail, es biju būt jauks laikam. Bet neizklausās, ka tu biji baigi jauks. Es nezinu. Es neatceros, savu motivāciju es tā. Okay. Ka es iedevu savu numuru. Es ceru, ka es iedevu tā čuvaka numuru, tur man skaidra motivācija. Nē, labi, tas jā. Es ceru, ka viņam tagad iet labi. Viņi padzino šajienes. Viņš kā Senci dzīvoja. Un, viņš bija tā kā tavu vecumu? Nē. Viņš jau, ko man bija kaut kāda 13. Viņam varēja būt jau kaut kāds tā kā 22 moši. Crazy. Tā kā, jā, kaut kā pirms kādiem 5 vai cik tur mazāk gadiem viņu padzina vienkārši no šejienes, Viņam tā kā lika kaut kādo citā dzīvoklī tā kā Pārdaugā, viņam kaut ko izmaksāja, viņš tur tagad dzīvo, lai viņš vienkārši nav šeit. Okay. Un tā kā, es nezinu īsti to skaidru to storiju aiz tā, bet čala basically tā kā pārvietoja no šejienes projām. Tas veselība. Paldies. Un jā, un es nezinu, kas ar viņu notika, viņš tā kā ir pazudis vienkārši. Viņš reāli neparodas šeit. Kaut kāds vietējais, tā kā vietēja leģenda. Jā. Tā bija. Tā kā tagad tie visi, kas mauca mopēdiem ar some shit, viņi nepieredzēs goči. Viņi palaida to visu garām. The real ones nav. Jā, the real ones nav. Un tagad tu arī zinās savā ziņā. Es arī real. Jā. Viņš bija Ghetto Games, man liekas, kaut ko repoja. Ko? Jā, mēs moši varam izdarīt tagad Jamie Prikolu. Atrast to video. Kā tu atradīsi? Ghetto Games Goč. Bet tas bija viņa tā kā stage names? Viņa tā jo kā ir tā kā reāli zināms reperis Goča. Nē. Kas ir Grandmasters Neons. No apvienības godvārds. Tas nav tas čoks. Nē, jā, vienkārši tā kā tas ir kaut kāds rip-offs tādā ziņā. Man liekas, reāli neatradīšu, bet es zinu viņa Instagram. Okay, crazy. Kamēr tu meklē? Es vakar, es biju Skyforger koncertā, jo, tiem, kas nezin, es fotografēju. Tev vispār vajadzējuši savu, man liekas, ka pateikt un tā kā kontekstam. Jā, es fotografēju. Viņi tikko redzēja to Instagram, jums, diemžēl, nebūs iespēja viņu redzēt. Es neteikšu, kā viņu sauc. Nevajag, jā, doksot. Jā, tas paliek tiem, kas zina. Jo es viņam paprasīju Insta vienreiz, viņš man iedeva šito Instagram. Tā kā viņš consensually man iedeva šito Instagram kontu. Bet varbūt viņš tā kā reāli neapzinājās, ka tev ir ļauni nodomi. Sakarā uz viņu. Nē, es viņam vienkārši piesakoju. Tu uzjautrinies no kaut kāda džeka. Labi, bet te ir mans pirmais selfie, viņš ir pats. Bet tik mīļi īstenībā. Pacani. Viņam te komentārs tur kartupeli fočē. Es neesmu pēc tam karstumu kartēm. Zin kā, heat mapi. Viņam tad nahu ir rakstīts captionā, Gočam hujovu, man vajag čolu, es bez meitenes nesu nekas. Ak, Dievs, bet king shit. Man vajag čolu, real. Goča meiču Elks, nākam piekdien ar 2 čolām eju uz kojutiem. Samanta un Laura Goham vajag bišķi paspēlēties ar melonēm. Nē, tas ir tik slikts digital footprints, ko atstāt. Drausmīgi.
Šī ir mana Paceni. mīļākā, šī ir krūtākā bilde. Atkal paceni, ja? Mazie saldie čilo. Mazie saldē. Un jā, man šīs nenormāli patīk. Šī, man liekas, ir īstenībā nenormāli krūta bilde, ķipa. Albumu cover. Jā, ja viņš taisītu albumu, es reāli Tu viņam vari tā kā paprasīt, gribētu, lai tā kā, viņam... vai tu vari izmantot savām vajadzībām to bildi. Bet man liekas, viņš neizmantoši to Instagram, viņš tas nenormāli vecs bildes, viņš neko nav līdz nothing. Jā. Man liekas, viņš tā kā sociālos medijos īsti vairs nav. Es nezinu arī, kā viņu atrast, nezinu vārdu un uzvārdu. Bet tā ir atsauc, vai captions ir atsauc uz tā kā rasta dziesmu Saldais? Tu zini viņu? To, tipa, Jāmazās Saldais. Jā, es nezinu, cik vecs vispār ir tā dziesma. Diezgan, man liekas, kaut kādu gadu 10 varbūt. Gadu 10, nu šis ir 2014. Dievs, safe. Tad, Varbūt stripoja, varbūt mazāk, bet man liekas, ka viņi ir diezgan tā kā bļais, kapslaku uzspienu. pirmā dziesma. Pirms 8 izlaists 16. gads, šis ir pirms. Wow. Tikai Rasta ir inspired no Gočas. Wow. Mēs ekspozojam Chat, tikko. is this real? This is real. Chat. Šausmīgi. Crazy. Fogelīts un chillers. Norma. Pācani prost. Bet Mazais mīļš. saldais hashtag meiču mīlulis. Ak, Dievs, bet reāli tā kā mīļš ļoti. Bļa, es nezināju, viņš ir komentārā vēl ierakstījis. Meiču sekseris Goča čilo un gaida skoliņu. Davai kreisais krasts, mans rajons skola čalas. Oh, why? Bļa, bet man patīk tā kā, viņš izsās tik miermīlīgs čalis, bet viņš liekas tādu jauks. huņu raksta dažreiz, ka tas tā kā, ķipa, tu nevari iedomāties, ka tāds čoks tā arī vienkārši rakstīts, ķipa. Nu jā. Bet man liekas mīļš ļoti. Misija. Norma. Šī man patīk. Pacančiki? Pacančiki. Un tad vienkārši tā kā zolīta bildi Goča ar gabīti. Viņam lops, cik sen šits ir? Arī 14. gads. Oh, shit. Tā kā es pagāju Ew, 7 reāli. dienas, ķipa, no šito. Tā kā petition to find Goča, kur viņš ir? Es nezinu. Reāli ir jāatrod uz Džeks. Gočiņš. Es viņam piesakušu atpakaļ, whatever. Cute. Nu, vot. Tā kā tā. Crazy. Tas par Goču bija. Nē, es sāku teikt par to fočēšanu. Sakri dabūju pa muti mošpitā. Kā? Man bija, kā es tā kā fotografēju, un mūs nelaida pie barikādas, jo tajā šovā bija tā kā nenormāli daudz pirotehnika un liesmas un stuff, un tā kā bija jāiet vai nu cauri tribīnēm, kas bija ļoti grūti, jo tā kā, ļoti daudz cilvēku sēž un negribas arī dīdīties visiem garām, vai arī varēja iet ar skatītājiem. Un tie skatītāji, viņi nebija tā kā visi, super vienā barā, kā parasti lielajos koncertos ir, bet viņi bija tādi, bišķiņ tā kā, netik ļoti visi vienā čupā. Bet vienā pusē bija mošpits, man tā kā ļoti gribējās to mošpits afučēt. Un tieši bija arī platlaņķis līdz, un es tā kā maucu, un mošpits ir, diezgan crazy. Es nezinu, tu esi kādreiz bijis Skyforger koncertā? Nē. Viņiem ir kaut kāds prikols, es nezinu, vai tā ir konkrēta dziesma, vai viņi vienkārši izdomā tajā brīdī, bet ir viena dziesma, kur viņi visi sēž uz zemes, tā kā cilvēki, kas ir ķipa mošpitā un airē. Bļā. Jā, tā kā burtiski. Es īstenībā gribētu atrast video to parādīt. Un, labi, tā airēšana, tas vienalga, tā kā viņi tur čilo uz zemes un whatever, still, kind of weird, bet tad, kad sākās crazy mošpiti, viņi visi tā kā lēkā un visi grūstās, un tā kā tā klasika. Bet grūstās nevis prosti tīneidžeri, bet tā kā milzīgi čuvaki. Tā kā divmetrīgi muskuļaini džeki. Un viņi griež to virpuli, tā kā visi. Un es to saku, mēģināju stāvēt malā. Kaut kāds džeks man ar dūri tā kā iemauc pa seju. Ne tīšām, bet, still nebija ideāli. Un otrais, kad es gāju iekšā fotografēt, man kaut kāds arī divmetrīgs tā kā fujiks, vienkārši ar elkoņu smaili, iemauca tā kā šeit, kruškurvī tieši pa vidu un aizstās elpu, man likās, ka es nomiršu. Tā kā es jūtu, ka es fiziski bišķiņ saļīmstu pret pārējiem,
fuck, ķip, un asaras sariesās acīs, es vienkārši, tāds fuck, es tūlīt nomiršu mošpitā. Un man nav ne telefons līdz nekas, jo tas ir mošpits, un man ir viena kamera, un man reāli likās, kas nomiršu. Vai tu izdzīvoji? Low-key, es te esmu, pazdies. Viņi šitā te vienkārši. What the fuck? Jā, tas ir tā kā, tas, ko viņi dara. Jebau. Jā, tas ir crazy. Bet, ko tik nedarīs priekš kadra? Tas ir psihi. Viņi reāli apsēžas un airē. Man kāds viņi vienkārši stāvēja un tipa airē, bet ne reāli viņi tā kā sēž. Viņi sēž zemes un airē. Bet es nezinu to prikolu. Vikings sūds. Ķipa, jā, kaut kāds lārps, man liekas. Jā, tipa, pofika esmu no Baltijas, es arī jūtos tā kā skandināvs. Ķipa, Ziemeļa Eiropa, stay strong together. Bija kaut kādi cilvēki atnākuši, kas bija kaut kādos kartupeļu maisos, vienkārši saģērtus, tā kā... Jā, buļbes. Jeez. Full on cosplays vienkārši. Vikingu. I don't know. Es daru, ka tiem čokiem mīļākā īgra ir Skyrims. Bug bomb. Probably. Tu esi spēlējis Skyrim? Jā, bet es neesmu viņu pabeigusi līdz galam. Es arī nē. Viņš man likās nenormāli garlaicīgs vienā brīdī. Es nezinu, es jebkuru spēli esmu. Tā kā, vai ir spēle, ko esmu pabeigusi reāli līdz beigām? Kā ar to Disco Elysium? Tu to pabeidzi? Nē, es esmu reāli pēdējos metros. Tu ķipa vienmēr tā kā beidz pēdējos metros? Jā, un tāpēc, kad vienā brīdī vienkārši, es nezinu, man nekad video spēles nav bijušas tā kā baigi, tāda lieta, pie kuras var piesaisties un reāli norukāt. Mhm. Man vienmēr ir tā, ka es paspēlēju, un man nav ko darīt. Ķipa. Un ļoti reti ir spēles, pie kurām es tā kā rītīgi pieķeros, un man tāds, tā kā es gribu šo pabeigt. Tā kā ļoti laba grāmata, ķipa. Mhm. Es nezinu. Es gandrīz pabeidzu Falloutu, New Vegas. Man liekas, ka varbūt tos arī pat pabeidzu līdz galam. Bet es vairākas reizes viņu mēģināju tur sākt. Pārējais, I don't know. Jā, vispār, es kā nezinu, vispārēji, kāda ir tā attieksme pret video spēlēm, ķipa, tā kā meitnē tavā vecumā. Es zinu, mūsu vecumā, Es nezinu. Man liekas, ka tagad jau šajā gadsimtā nav vairāk tik nodalīts. Man liekas, ka čiks game. Man diezgan ir. Es tā kā ļoti maz zinu, ka tā kā meitas reāli kāpā kompi. Un ka tā kā reāli ir kā čuvaku lieta. Man liekas, ka čuvaki vienkārši gatekeepo gameošanu. Varbūt. Tā kā man liekas, ka džekiem patīk, ka viņiem ir kaut kāda viena lieta, kas ir tā kā ķīpa viņi. Bet actually tā nav viņa lieta, tā ir universāla lieta, ko visi dara. Jā, to var visi, ķipa. Var visi, jā, drīkst. Jā. Drīkstīs. Es nezinu, es nezinu. Es vispār Roblox spēlēju daudz agrāk. Es nebiju Minecraft kids. Un es kāpēju tikai Roblox. Kas tev vislabāk patika Robloxā? Tā kā spēlīta, kura? Jā. Agrāk bija riktīgi laba My Little Pony spēle, bet viņa nebija tā kā, viņa nebija divu dimensiju. Tā kā viņa bija tā kā full on ar 3D modeļiem. Bet Roblox jau ir 3D. Jā, bet ir dažas tās stulbās plakanās spēles still. Ir? Jā. Es neesmu baigi redzējis. Bija baigi laba viena tāda, kur reāli bija ponijas un tu varēji lidot apkārt. Un tu varēji tā kā izvēlēties kādu žanru tu gribi savam ponijam. Žanru, bet tā kā, jā, rock metal, folk metal. Techno, ponijas. Nē, ķipa tā kā tu vari aizdomāt, vai tu gribi būt elemental, vai tu gribi būt, ķipa, shopkeeper, vai farmer. Vai tu tā kā rap pony, vai viņi tā kā būtu vienkārši tā kā hood aesthetic, vai viņi būtu melni? Es nezinu. Ķipa, moš, varbūt. Bet ne jau tikai melnie repers. Bet galvenko? Ķīpats tāds, jā, stereotips foršs. Mums Latvijā nav melna reperi. Mums Latvijā vispār ar repu ir kā ir. Jā. Tāda viss tāda. Balti. Ķīpa, jā, baltais reps. Jā. Bet tā kā sliktais baltais reps. I don't know. Bet, jā, no Roblox man vēl patika ļoti šis Flee the Facility.
Tas. To ar Bet čomu baigi kādu bija jautri kāpāt. Vienam, man likās, jobani. Vienam, ķipa, es pandēmijas laikā viņu kapāju tā kā katru dienu, un es reāli uzskačāju līdz kaut kādam 70 līmenim. Raustu mēnešu laikā. Un tā kā ir ļoti daudz jāspēlē. Es zināju visas mapas no galvas. Visu. Tas ir crazy. Nē, man tā nekad nesaslēdzās tas Flīda facility. Es nekad nezināju, kur es eju. Ķip. Mums vajadzētu uzkapāt kaut kad. Flīda facility? Jā. Ok, mierīgi. Es nezinu, kas Robloxā vispār ir. Es atceros, tajā pandēmijas laikā bija iznākusi Piggy, kas bija Peppa Pig killers. Jā, tā bija tā kā izlaušanās istaba. Jā, bija kaut kas tāds. Man tas patika. Es to daudz močīju. Bet tad vienā brīdī viņam tas storijas aizgāja pārāk crazy, man tā vairs nepisa. Un pārējie nākamie chapteri arī palika tā kā krietni grūtāki nekā iepriekšējie. Tā kā katrs chapters bija vienkārši grūtāks. Jā. Tas bija tāds, es laikam neesmu tik labi šajā spēlē. Jā. Es īstenībā, nekad neesmu sapratusi hype par obijiem. Es arī ne. Tā kā čista, kāpēc tu vienkārši gribi lēkāt uz apli un tā kā, ķipu reāli, kur tu centies sasniegt? Jā, kur prikols, kas notiek, ja tu sasniedz galu? Tā kā, ko tu dabū? Neko. Es atceros, ka bija sīksas, kā mauc tos, obijs, kroči. Un es tā kā esmu izgājis viņu. Tur vienkārši kaut kā itemi beigās un viss. Bet tā kā itemi, ko tu vari tikai in-game'ā izmantot. Jā. Cik reiz tu iesvaltu obiju? Tas ir tā kā reāli viss. Ir kaut kāds veids, kā var tā kā dabūt robuxus caur spēlēm? Vai tev viņi tikai... Labi, nē, bet nav kaut kāds tā kā... Es kaut kad redzēju rīlos, kad kaut kāds šīks spēlēja spēli, kur bija jātīra grīdas Robloxā. Un tā kā tu dabūji robuxus par to, ka tīra grīdas. What the fuck? Es nezinu, tā kaut kāds updates. Nē, man liekas, nav. Es nezinu. Es jāpačeko. Nē, bet tas būtu reāli cool. Tas ir kinda cool. Man vienreiz noskamoja 45 Robux. What the fuck? Jā. Man čoks bija tā kā nopircis Robux, prosti tā kā uzdāvinājis čipu. Un tā kā, labi, es tur patērēju, viņas mazliet sapirku kaut ko random. Ļoti stulu, man bija nahuj 13 gadi. Tas ir ok. Nē, es tev parādīšu. Tu sapratīsi, ko es domāju. Ok. Un man palika 45 pāri. Un es, uzspiežu kaut ko, man liekas, iegāju nejauši kaut kādā scam game'ā. Jo es zināju par to konceptu par scam game'iem. Un viņš man prasa, man parol pēkšņi tās spēlēm. What the fuck, ko es nahuj uzspiedu? Un es izēju. Un es, pēc tam man čoks raksta caur kaut kādu alt kontu or something. Var es reāli caur alta centos, ieiet tur, kur man nebija tie Robux. Un tad es izēju. Un viņš man paņēma arī parolu main kontam. Un viņš paņēma man tos Robux. Bet tālāk viņš vairs nav skārts vispār tas konts. Viņš tā kā man nesapisa to kontu. Viņš vienkārši man nopizdīja Robuxas un viss. Vismaz. Paldies Dievam, Ja man tur tomēr ir tie sūdi sapirkt, un tā kā inčīgi ir dažreiz pamainīt to čerakteri, es skatos, labi, jāpamaina tā kā izskats, es jums sataisu vēl jobnutāku. Vai tikpat jobnutu. Bet viņiem tagad ir kaut kādi jaunie body, tā kā riktīgi stulbē. Tā kā tu vari sašrinkot savu tēlu, tā kā riktīgi maziņu. Tas, ka tu viņu var stiept un šeit. Arī, jā, bet tur vienkārši kaut kāda modifikācija. To es redzēju. Man ir sataisīts, man ir tā kā normāls tas tā kā chests. Tors. Un tā kā normāla galva. Yeah. Bet man kājas un rokas ir kantains or something. Un man kaut kāds tā kā Thanos feats pa virsu vēl ir. Man kaut kāda polijas Fedora un The Incredibles 2 Saulens. Norm. Man liekas vēl Jurassic World tēkrāklis. Wow. Nē. Nav gan. Man ir tas Thanos pareizi. Nu jā. Un tas ir mans charakters Robloxā. Ja es pareizi atceros. Un viņš ir uztaisījis garš un tievs tā kā Endermans vai Slendermans. Endermans. Represent, keep it up. Brālis Slendermanam. Jā.
Man bija sākuma skolā iesauka Endermans vai Ender Dragons. Ko tā? Tāpēc, ka Endijs. Jā, bet kur prikals? Nu, ķipā, mēs sīču Minecraft kāpājam. Nu labi, es nesaprotu Minecraft tā kā atsauc, jo I didn't play it. Ups. Jā, tur tāds vienkārši garš tievs melns fujaks ar violetām acīm. Jā, varbūt zinu. Jā. Un tad jā, man vienkārši sauc par Endermanu vai Ender Dragonu. Un ķipā Tomasam ir saglabāts vēl projām, es kā Ender Dragons or something. Mīļi. Ļoti mīļi. Viņš man ir ķipā Lil Tommy gun. Crazy. Kā tev Minecraft filmu? Es par stāstīju par to vienā epizodē. No. Bet es tā kā... Ne, es arī zinu, ko domā. Es biju marinējis tā kā tās domas par to filmu tik ilgi, ka es vienkārši to epizodu jau aizmirs visu. Un tad man vienkārši nebija īsti ko teikt vairāk par to filmu. Tāds, es šo glabāju reāli kā galveno tēmu epizodei. Un man jau beidzās ko teikt. Bet cik tu ieliki kaut kādas 2 zvaigznes Letterboxdā? Jā. Crazy. Jā, viņš bija fun, bet, tas bija reāli viss. Jā. Mario filma bija insane. Mario filma bija ahujenā. Es tā kā ļoti gribu nostīties Mario filmu vēlreiz. Vēlreiz? Jā. Mošu vajag. Mums ir jāatrod tas Mario. Jā, ak, Dievs, man vispār ir tas Luigi, es varu reāli izņemt tev cipa parādīt. Jā, davai, mums reāli jāsameklē. Man pastāstīt backstory par to laiku. Jā. Okay. Es neatceros, kur tu teici, ka tu dabūji viņu. Bet labi. Okay, so mēs ar Andy kaut kad runājām ar Mr. Klatšmanu. Runājām par mīkstajām mantiņām un tā kā tās ir ietekmējušas mūsu gadu gaitā. Un viņš teica, ka viņam ir, oh my god, tev ir kolekcija. That's crazy. Un mēs kaut kā aizrunājāmies par kaut kādiem bērnības favorītiem. Un viņš teica, ka viņam ir Luigi, un viņš grib atrast matching Mario. Un tagad mums ir misija atrast to matching Mario viņam. Kurai mēs neesam pieķērušies vispār. We will do it. Mums vajag izdomāt. Bet tā kā galvenais ir atrast, nevis tā kā pasūtīt, bet tā kā atrast. Atrast, jā, Latvijā atrast. Jo to Luigi es tā kā Latvijā dabūju. Kad es, man liekas, tā kā Humpalās, kad bija sīks. Hell yeah. Bet Humpalās viņi arī ļoti daudz, tā kā, un man liekas, ļoti pieejami. Jā, bet tas Joši, es nezinu, man liekas, ir no tantas no Anglijas. Jā. Nihuja, viņam tas vēders ir tīrāks. Es atceros, ka viņš bija sazīmēts. Es tev stāstīju, ka es kā loks vienkārši sazīmēju. Jā. Nu labi, un tas Woodijs un Endermans ir no Anglijas. Mēs bijām no pie tantas aizceļojuši. Cik tik mīļi. Kurā Anglijas daļā? Mēs bijām Londonā. Ok. So cenšs. Un tad mēs pēc tam pie tantas aizbraucām uz, man liekas, Leicester. Okay. Jā, uz Leicester. Cool. Viņi tagad vispār ir Latvijā. Es domāju, nākamajā weekendā es sestdien aizbraukšu pie viņas uz aizkrauku satikt. Jo es viņu neesmu 6 gadus redzējis. Viņa pēdējo reizi man redzēja tā, ka man bija tā kā aplaucēta mugura. Tu neatceries, bet tu zini to stāstu, jā? Jā. Viņš tāds klasisks stāsts, ko es visiem gandrīz vai izstāstu, ķipa. Crazy. Tad, kad tu vēl Roblox kāpāji, tu pēdējo reizi man redzēji 13 gadu. Nē. Jā, basically. Crazy. Crazy. Jā, es atceros. Man liekas, vienreiz es vēl pie Omas sēžu, man nav tā kā nekas, ko spēlēt. Es Roblox kāpāju pie viņas arī Dahujā. Un, vienreiz viņa bija tā kā Latvijā. Un es kāpāju kaut kādu to speedrunu vai kas tas bija, nahuj. Un viņa atnāk, viņa rāc, un viņa tā, cik tev gadi nahuj? Un es tā kā tik, kā bija tas vārds? Insecure paliku par to, tipu, un tāds, viņai taisnība īstenībā. Vajadzētu tā kā, možda nespēlēt vairs Roblox. Nē, ir cool. Man liekas, ka tā kā, labi, es nezinu. Man liekas, ka Roblox nav sliktākā lieta, ko var skapāt tā kā mazā vecumā. Izņemot to, ka tur ir tas čats, kas nav tā kā, kuru baigi neviens nemoderēja to. Nē, bet viņam ir pizdies tā cenzūras sistēma. Viņš tā kā cenzūrē
ļoti daudz arī parastas vārdus. Nevar uzrakstīt viens. Jā, bet tur krievis klamāties. Nu labi, viņi tā kā latviešu valodot arī var uzrakstīt. Pimpi. Actually, man kaut kad viņš ir plurojis out latviešu valodas, tā kā kaut kāds uzdarsnieks or something. Viņš vai nu pimpi vai dirs ir cenzūrējis. Tie ir, man liekas, visticamākie. Jā. Nē, bet to var apiet. Es esmu tā kā tik daudz. Jā. Es spēlēju Dress to Impress vienu brīdi, kas ir tā kā crazy good spēle reāli, tīpaši ar pēdējiem updatēm. Crazy good. Un tā kā es reāli reidžkitoju visu laiku. Jo tur sanāk tie mazie tā kā perdaki, un viņi nevauto nevienam nekādas zvaigznes, un viņi nesako tēmē līdz. Tā kā kaut kad bija kaut kāds period piece, man liekas, tēma, un čiksa vienkārši atnāca kā tampons. Burtiski. Ka tā kā tas ir vienkārši kaut kāds baroka sūds vai kaut kāds, nezinu, tā kā burtiski laikmatīgais. Bet vienkārši tu uzspēlēs kā prikol tad. Nē, bet tie ir reāli bērni. Un tad viņam tāds, what the fuck is a period piece? What does that mean? Un tā kā, vai arī bija kaut kad Indian, un visi jau obviously saģērbēs, un tā kā... Indieši. Jā. Un atnāk viena čiksa, kas ir vienkārši uzvilkusi boho fitu. Un viņai tāds tā kā... Ķipa, indie vibes. Bļē. You know, so... Tu vienīgā uztaisīji tā kā... Es reāli māku rukāt to sūdu. Tā kā man reāli sanāk. Jā? Jā. Ok. Būs streams jāuzmāc kaut kad. Streams. Jā. Moš vajag. Lāčmans. Live. Jā, kad būs... Pagaid, tu face reveal taisīsi kādreiz? Jā, video epizodu mauks. Es vispār sapratu to, ka mēs varējām maukt video epizodu. Mēs varējām sačinīt. Man tie ir tā kā tripods, ko es atradu. Es varēju trūbu iepist. Un prosti nofilmēt. Nu, ir klāpi, ar ko sinkot visu. Varējām, jā. Jā, bet, nu, tā. Tagad neviens nezinās, kā kodolsprocents izskatās. Nu, ko darīt? Neviens nezinu, kā Klāčmans spēlēts vai Trakmans arī izskatās. Saimnieks izvēlīgais. Visi čarakteri, kas ir šeit bijuši. Jā. Crazy. Jā. Bet varbūt kādu dienu uzzinās. Varbūt. Laba daļa tikai. Get together. Tipa episodes ar visiem past. Visiem tā, kas ir tā kā pieminēta, kaut vai pat veiglī. Jā. Tās būtu Tu varētu sākt maukt kaut kādu Mr. Beast kontentu, kur tu vienkārši lietas cilvēkiem tā kā sacensties uz kaut kādu... Bet tas jau ir varētu tā kā šitā sula, viņi kaut ko tādu sāk darīt. Sula? Viņiem bija tā pēdējā... Sula ir insane. Bija viņam tas jauno talantu šovs pēdējā epizoda. Man izvēlīgais teica, davai nosties, tev patiks. Man nepavisai patika tā bija epizoda. Bija diezgan ēs. Nu jā, man nepatika. Nē. Es nezinu, kā tie cilvēki uzvarēja. Tikā tie skori bija tik Kas uzvarēja beigās, tā noskaties? Uzvarēja tās čiks, kuras maizītes taisīja. Un tā pirmā dziedātāja. Man liekas, reāli tā kā pirmie divi nahuji uzvarēja. Tā pirmā dziedātāja ir revolūcijas, ķipa, tā kā... Kodirs. Jā, daļa no revolūcijas. Tā jau ir apvienība revolūcija. Nu, nē, revolūcija ir ķipa viena čiks, bet katra revolūcijas dziedāsme ir kopā ar to pirmo dziedātāju. Šāds dziedātāja Amanda. Jā, dziedātāja Amanda. Viņa uzvarēja. Un tās divas čiks, ķipa, Katrīna un Katrīna. Jā. 9. films dabūja maz punktus. Nu, 9. films ir, es nezinu. Man liekas, tie čāji vērtēs viņu augstāk arī ar to sentimentu, ka viņš ir bijis reāli viņa epizodē. Nu, viņš ir visur. Man cepīja viņš. Man liekas, ka viņš ir iesprūdis kaut kādā teenager bohēmas, kaut kādā... Viņš ir bohēmists, jā. Bet tā kā tāds sliktais bohēmists. Viņš tajā ir plikām pēdām pa frančiem. Tā kā, what the fuck. Viņš visu laiku tur ir. Es visu laiku eju garām Ģertrūdas frančiem, viņš visu laiku tur ir. Es viņu neesmu redzējis. Viņš ir tur konstanti. Nē, man liekas, varbūt vienu reizi es viņu redzēju, viņš vienkārši pīpēja, ķipa, ārā. Man liekas, viņš dzīvo kaut kur uz Ģertrūdas ielas. Varētu būt. Turpat arī Baušnieks kaut kur dzīvo. Jo to es arī esmu redzējis, viņš šeit garām. Nu, kroč. Bet es nezinu, tajā trubadūrā tur tā kā nav ko elpot. Man nepatīk. Tajā Ģertrūdas? Jā.
kas pie Barona centra. Es tajā ieju dīsā, es tā kā smūku nost momentāli ieejot. Vairāk nepatīk tas, ka tagad tas ir kļuvis par kaut kādu hotspotu. Visi tur reiz vienkārši prikāpēc uzēt. Lai ielikt storiju ārā ar cīk, kaut kāds, nezinu, what the fuck. Es nezinu, viņš ir palicis tāds tā kā tagad tiem pretencioziem tipa cilvēkiem, kur tā kā kaut cik ķipa iesaistas tajā, viņi tāds, oh yeah, esmu tagad tik krūts, esmu tā kā daļa no šī visa. Tāpēc, nu jā, reāli. Man vienkārši liekas, ka agrāk franči skaitījās diezgan bombzīgs spots. Tā kā neviens negājis frančiem agrāk. Nu, pirms kaut kādiem gadiem 7, man liekas. Jā. Tā kā tur prosti bija maizītes or something un viens no tādiem retiem spotiem, kur varēja makarūnus dabūt. Tas arī viss. Tā kā neviens beigas frančiem negāja. Un tad pēdējo gadu laikā tas kļūst par kaut kādu crazy vibe. Jā, es nebiju pamanījis, cik kā lēti patiesībā ir. Bet diezgan ņemīgi arī. Es tās būtu, labi, es paņēmu to pīci toreiz, ka mēs bijām. Jā. Tā bija laba. Tā bija crazy nice. Bet es baigi tās bulciņas neņemu pat kafejnīcās. Es tā kā atnāku, es reāli paņemu vienkārši kafiju. Viss. Tas man vairāk tā kā vieta, kur tu vari apsēsties ar kādu vienkārši kā pārunāt. Jā. Tā, ķipa, ja nav nekur, kur likties. Man vispār nepatīk baigi ēst ārpus mājas. Jā, es arī nādu īsti ārpus mājas. Man tā kā nav. Nu, jā, es nezinu. Izņemot skolā. Jā. Nezinu. Es arī tā kā uz skolu vienu brīdi ejot, es ņēmu visu laiku līdz ēdienu no mājām. Vienkārši gatavoju mājās. Jā, nē, es nebūtu saņēmies. Es tā kā vienkārši tostermais laiku hujārīt. Tas normāli. Nu, ķīpa, bet nevar par daudz. Nu, ķīpa. Bet, tikko man bija jautājums, izsitās viņš. Nepadomā. Tu kaut kādā tā kā šūtos, un ka tev ir kaut kāds hustles. Tu arī neēd visu tā laikā? Jā, ak Dievs, es tā kā reāli varu neēst vairākas dienas. It īpaši, kad man ir kaut kādi lielie projekti, un tas pat nav tā kā speciāli. Es vienkārši nevaru iēst, vai arī es aizmirstu paēst. Tie es atceros, ka bija rīktīgi traks mēnesis oktobrī. Man bija tā kā jābūt kaut kur vienkārši katru otro dienu. Un es vienkārši neēdu kaut kādas 4 dienas pēc kārtas, man nebija laika paēst. Tas bija insane. What the fuck, kā? Es tā kā, es nereklamēju šādu dzīvesveidu nevienā brīdī, un man tas atpelnījās diezgan traki pēc tam, bet es nezinu, es vienkārši tā kā, man nebija laika vienkārši ēst. Kas notika pēc tam? Kāds tu biji sāks no tā? Lol, es nezinu, es tā kā... Lol, man gandrīz orgānā teica. Nu, nē, bija vienkārši ļoti slikti, un man tā kā, man ir migrēnas ļoti regulāras. Un man tā kā galva pirmkārt nenormāli sāpēja, man bija slikta duša, bet es nevarēju pavēmt, jo es nebiju ēdus neko. Un tad es vienkārši gulēju kaut kādā kalmā brīvdienās. Nu, ne kalmā, bet es tā kā parubījos, un tad man bija kaut kāds binge eatings. Pēc tam. Mukbangs. Jā, čīsta, jā. Vajadzēja uzfilmēt cīpa. Es nevaru īstenībā par šit. Tā kā, tas ir drausmīgi. Es nesen, zinu, tās trendīgās nūdeles, tās buldak nūdeles, kuras tā kā ir tas super cheesy, tās traknās, ķipa, mega spicy. Krač ir iegooglē, viņas saucās buldak noodles. Tā, viņas tā kā visu reklamē kādās super, tā kā asās, tās extreme, ķipa. Šie sūdi. Jā. Viņi izstāsta tik atbaidoši man, bet es nezinu. Tas rozā, tas karbonaras, tas ir ļoti garšīgs. Es viņu tā kā ik brīdim sev uzstājos, un tā kā rīktīgi viņu tā prepoju, smuki un whatever. Un es kaut kad biju uztaisījusi, un man bija tāds fakti, kā tas ēdienas tas labi, bet, es reāli nesaprotu, kāpēc es lieku visu šo ķīmiju sev iekšā. Tur ir tā kā karbonaras pulveris, siera pulveris, ko tu ieberi iekšā kacliņā, tā kā, kad tu taisi, un viņš paliek tā kā elektrodzeltens, un man tāds, ķipa, what the fuck? Jā, un tas nūdeles, tā kā, kad viņas izvar, pasties, viņas ir vai nu sarkanas, tā kā ar to spicy mērci, vai arī tā kā dzeltenas no tā siera pulvera. Un anyway, es uzliku savu, man bija tāds, ok, zin kā, tā kā,
Es mēģināšu višķiņu foreplay iemākt, tā kā pirms es ēdu tās nūdeles, tā kā es pačakošu kaut kādas mukbangus un es uzliku kaut kādu, ķipa, ASMR prikolu. Bļā. Un man nosita visu apetīti. Jo tas bija prikoli pēc, man vienkārši bija tāds, ķipa, let's see, jo šis ir baigi trendīgi un tā. Un cilvēki vienkārši reāli, tā kā, ēd ļoti skaļi pie mikrofona un slurpo. Kāpēc tu uzliki mukbang ASMR? Tāpēc, ka man likās, prikoli. Nē, man bija tāds, Kur tā kā... vienkārši prosta ēd, nahuj. Nu, tas klausīsies drausmīgi, bet man laukī likās, ka tas tā kā būtu tāds vienkārši mīļš moments, kur tā kā es ēdu kaut ko un tā kā ir kaut kāds video manā kompītī, kur tā kā cilvēks ēd to pašu. Tīpa Tā kā kompānijas. Nu, bļā, what the fuck? Nē, bet tas bija domāts tā kā cute. Nebija cute. Laukī bija grūti pabeigt to šķiet. Bija grūti pabeigt. Bija grūti. Kā, nu kā, kuram, jā. Traki pateic. Bet, nu jā, nu kā gāja šitā, es nezinu. Drink pause. Drink break. Jā. Man bija tā, es tā kā pirmajā epizodē, es bez ūdens mauc, man tik savas mūtu paliku uz beigām. Un es pēc tam citās epizodēs esmu sācis kā ūdeni dzert periodiskas. Vai glāzi ar ūdeni, kā visiem podcasteriem ķip. Bet, nu, tā kā neko nevar redzēt. Es prosti sēžu pie kompi runāju, nu, jā, bet tev būs tā kā vibes vairāk, kā podcasteriem. Jā, varbūt man vajag sačinīt visu vienkārši kā tādu podcastu studiju. Vienkārši. Kā tu vispār izdomāji sākt podcastu? Es vienkārši pats dahu jau klausījos podcasts. Nu, ko tu klausies no latviešiem? Man visvairāk cepīts īsti 1, 2, 3. Tos es mīlu cīsti 1, 2, 3. Es visu laiku žorīju tikai viņu epizodes galvenokārt. Es šā tādu uzlieku Kreiča podcastu, tas man arī patīk. Un cepīt, īpaši man mīļā, nestāstīju man iepriekš epizodē. Bet atkārtojumam es biju stāstījis, ka man ļoti patīk arī tās epizodes, kur ir Kreičmans pie viņiem cīstē. Un, jā, tad es arī sāku tām čaum sakot līdz viņam savas. Un šā tad ir kaut kāda bīza, ķip, jo tur liepiņš ir, bet nu es galvenokārt ap tiem tā kā rotē. Es neesmu 100 stundas klausījies. 100 stundas ir goated. Nu, ķipa legendary, reāli. Ivars ļoti, ļoti farš. Esmu fotografējis vairākus viņu live eventus. Bija ļoti cool. Īstenībā 100 stundām, kad viņiem bija pēdējā epizode, kas bija tā kā live epizode, kas bija Talnas kvartālā. Viņiem bija mega koncerts pēc tam. Oh, wow. Jā, tur uzstājās. Un tā kā, nu, labi, tajā brīdī tas bija underground. Viņam kaut kāds brīts bija. Viņiem bija kaut kāds, jā, britu džeks, viņiem bija Ezekiel kaut kāds fujiks, viņiem bija... Tas arī bija tas. Netīrais 300, man liekas, viņiem bija Juris arī, Gročs dafigā, Zaņārs bija, man liekas, Steps arī mauca. Gročs, visi. Rapper. Bet bija baigais events, bija cool. Jā, skan krūti vispār. Rip 100 stundas. Jā, mēs tā kā palaidu garām veselu tā kā prikolu. Ēru. Jā, ēru, es tā kā late in the game. Bišķiņ. Bet ir laiks vēl izglītot sevi. Jā. Ķīp. Nu jā, vienkārši es tos klausījos un tā kā Kreičmanim bija tas, ka viņš tā kā viens pats mauc. Un tad viņš kā kaut ko tur ieminis jaka, ķipa, ko viņš vienkārši sēž trūsnēs un ieraksta epizodu. Un tāds, kāpēc es nevaru tā? Jo es tā kā gribēju, man jau bija doma, ķipa, par podcastu, man pat, mēs ar brāl bijām runājuši. Bija doma nosaukt podcastu par, nu, ķipa, 2 cilvēku podcastu, vai arī es ņemu viesis tikai divāni eksperti. Bet izrādās bija kaut kāds raidījums jau tāds. Jā. Un tad jā, tas paika. Bet tad jā, ķipa, bija tas Kreiča podcasts, tāds lapohuj mauc savu. Tad es vienkārši paņēmu, ķipa, Klaču, un tad mans uzvārds Kalmans, un tad Klačmans. Wow. Un jā, tā arī tapa Klačmans, vienkārši sāku bazarēt. Man ir vispār šeit, man ir pierakstīts tēmas arī. Oh my god, šis ir ideāli. Vīriešu stils, stories par undercover man. Normāli, kāpēc tu nesagatavoji neko šodien? Es aizmirsu. Laikam tāpēc, ka ķipa, es arī iepriekšējo epizodi mēs spēlējām, ķipa, freeballojām. Mums nebija nekas sagatavots. Mums vienkārši bija tās, ok, mēs sāksim podcastu epizodu. Mums bija tā kā
diezgan pie dīrs tajā epizodē. Nu, salīdzinoši, vai ne? Vajadzēja tomēr uzturēt kaut kādu struktūru, ka tas ir tā kā klausāms pēc tam. Nu, jā. Un, jā, un tā, ķipa, vienkārši nomaucām, tad es nezinu, kaut kā mums arī, nu, vispār, man liekas, ar tevi bija tā kā visdabīgākais sākums. Pēdējiem 2 viesiem ir bijis, tā kā, atskatoties tās epizodes, drausmīgs sākums, un tā kā pēdējā pusē, vai kaut kur ap to, tikai tāda sāka aiziet epizode. Cik mēs esam nomaukuši vispār, es pat nezinu. Nu mēs jau 5 esam nomaukuši. Tu viņu kato pēc tam kaut kā? Es tāds baigi lielos klusumus atstāju. Tur bija, labi, iepriekšējā epizodē bija tā, kad es aizgāju stolot vienā brīdī. Nu, es jau izgriez. Bet izrādās tas čoks, es pat nezināju šo, viņš tā kā kaut kādas skaņas taisīja, kamēr es biju prom, ķipa. Bija viens brīdis, kad tā kā ritīgi skaļi viņš gramo. Un es atslēju tā kā mazu daļu no tā. Tad izrādās viņš atkal piko ap mikrofonu īsti pēc tam, un tad viņš, ķipa, prasa, kā jums iet šajā vakarā. Wow. Un, jā, super. Tad es vienkārši ienācu apakaļ, un tad mēs bombījām tālāk. Tu atceries, šis pilnīgi rādam, es tikko vienkārši iedomājos. Es nezinu, vai tad, kad tu gāji, tu vispār kā tu saki, tā kā, kur tu mācies? Tu dokso sevi? Man liekas, ir pieminēts, ka tas Rīgas 6. Ok, tu atceries, kad tu gāji 6. Es nezinu, vai tā bija lieta arī, ar ko tu saskāries, bet bija klases vakari, kur bija pašam jāgatavo ēst. Mums tā bija. Es neatceros. Manai klasē tā bija. Mums bija reāli tā kā klases vakars ķipa, un mēs nākam nevis ar groziņiem, bet mēs paši taisam uz vietas ēst. Tā, ka uz vietas, nē. Man liekas, ka mums bija tāds brīkals, mēs taisījām kaut kāds augļu salāts. Mums bija, ķipā, dāvans jādāvina. Tā kā random. Mums bija viena reize, laikam, uz Ziemassvētkiem. Mums nebija Ziemassvētkiem, mums bija 3. beigām. Ķipā, man tā tieši arī bija tā kā pēdējā diena Rīgas 6. Ja es nākamo gadu pārgājis citu skolu. Es jau to zināju. Tā kā viss bija samaķīts. Un, un tad, ķipā, es kādam, man liekas, UNO uzdāvināju. Man uzdāvināja šito te pledu. Viņš kaut kur vēl ir. Viņš ir vēl izdzīvojis, bet es viņu neizmantoju. Man to izmantoja, man liekas, mazā māsa. Tas bija tā, kad bija jādāvina tās unisex dāvanas, kas dar gan čiksai, gan džekam. Nu, ķipa jebkuram, tur tā kā tas tā Secret Santa sūds, bet tas ir izdarīts. Bet ne tā kā adresēts konkrētam cilvēkam. Nē, tā vispārīgi, ķipa. Crazy īstenībā. Es biju kaut kādu puzli vienreiz, man liekas. Jā. Jā, bet tāda boring, ķipa. Tu esi likus puzlis? Jā, man ļoti patīk. Jā? Reāli ļoti daudz lietas puzles. Nu, ne tā kā tagad, bet agrāk liku, jā. Tu viņus tā kā saglabā pēc tam? Vai tu tā kā izjauc? Vienkārši. Es nezinu, kā viņus storot. Man liekas, ka tā kā... Nu, labi. Nu, ķip, tu vari salikt tā kā visas savas tā kā proudest works. Tipa, jā, es šo saliku. Bez tā kā tutoriāļiem, bez nekā. Vienkārši. Nu, ķipa, bet tā kā... Nu, ja tas ir kaut kas super funny... Kaut kāda tā kā krūtā puzli, jā, bet tā kā... Kāda Formula 1, nē. Es kaut kādu rozi likšu savu, kur, bro. Tā kā, what the fuck. Poniju. Virs gultas. Es pat puzli ir tā kā savu seju. Tas ir cool. Vai ir kāda cita savu čomu seju? Nē, vajag ar savu. Man liekas, ka ir tikai interesanti, ka īstenībā vienkārši tā kā milzīga bilda kaut kāda ar sevi. Nu, ķip. Nē, labi, man vispār, man liekas, kaut kur arī ir te aizmugurē. Nē, man ir klases bilde. Jā. Bet tas īstenībā trāki, tā kā tu iedomājies par lielu puzli pašam ar sevi, vienkārši atskaties uz visām savām tā kā sejas nepilnībām visu laiku. Es negribētu tā. Es laikam arī tas vienkārši tu vari spogulī pastīties. Ķipi. Bet arī tas, kad, no, ķipa, ar spoguļiem ir tās, ka, ķipa, cilvēki tā kā uztrauc vairāk par savu izskatu. Viņi beidzot sevi redz skaidrāk. Ja pirms tam, kā tu varēji sevi redzēt, nu, tā kā ūdenī varbūt kaut kādā ūdens tilpnē. Jā, bet tas ir tā kā, tas tev distorto tik un tā, kā tu izskaties. Es to nevarēju paļauties kā savu izskatu. Jā, bet man liekas, ka tā kā agrāk cilvēkiem īsti laikam nebija. Nu jā, nebija spoguļi. Nu jā, tā kā, whatever. Kā ir, tā ir. Nu, bet, nu, tagad tā nav.
Viņš bija ASMR. Jā, iepriekšējā epizodē arī bija ASMR. Jā, tā ir. Real. Tā. Nu. Laiks reklāmām. Nu, davai. Ko tu reklamēsi? Tu nevari noreklamēt mani. Man tevi jānoreklamē. Jā. Davai. Ok. Malciet Instā, sakojiet kodolsprādziens. Gaidiet ziņas par MC Sārmuks. Jā. Tā kā tā, keep it real, čekojiet viņas darbus. Ja jums vajag kaut ko nofočēt, rakstiet viņai. Jā, es māku visu. Ne tās trakās kailfotosesijas, though. Nu, tā kā... Bet var uz robežas, ķipa. Nu, ķipa, erotiskās ir tādas sketčijas, nezinu. Es laikam tā negribu strādāt. Bet ķipa, jeb ko citu var, jā. Nu, labi, jums vajag nofočēt tā kā savu kaķi, iepauzēt ar kaķi, suni, mājdzīvnieku, jebkuru. Ar bēbi. Jā. Ar boifi. Ar goifi. Tu taisītu tā kā tās mileniāļi, ķipa, tās bildes, kur, ķipa, sieviete ir vēl stāvoklī. Un tā kā šādi piedzimst tas bērns, vai ne? Un tā kā var redzēt to puncienu šeit. Nu, ķipa, tā kā geniāli, bet, nu, par piķi. Reāli. Nu, labi, mileniāļiem jau būs nauda, par ko maksāt, bet, nu, ķipa... Bet man liekas, ka neviens negrib, nu, nevienam nevajag fotografu, ķipa, tādiem prikuliem vairāk. Tagad ir īpaši jaunajam generationam. Es nāk, tu esi tāda izmirstoša suga. Nu, ķipa, jā, visiem ir iPhone no sērijas. Tā kā, ko tad vairāk? Ja visiem ir portrait modes, am I right? Nu jā. Tas kā arī operatori izmirst. Visi var filmēt ar iPhone. Šīs, jā, kur pirmās filmas parādās ar iPhone'iem. Jā. Crazy. Represent. Bet, ja jums kādreiz vajag koncertu vai kāzas safačēt, labāk koncertu nevis kāzas, bet, ja jums vajag jebko safačēt, tad, jā, hit me up. KODOLSPRADZINS. Nē, INS. Kruč, jā, bet... Nu, būs tas viss aprakstā. But, jā, link in bio. Jā, bet vajadzēs man dabūt linku no tevis uz MC Sārmuks. Tev jau jāsāk taisīt SoundCloud profils. Īstenībā, jā, tad, kad MC Sārmuks būs izlaists kaut kad, tad MC Sārmuks varēs nākt. Vienā laikā. Mēs nevaram kolābus taisīt. Mēs varam kolābus taisīt. Bet tam ir cits personāžs, nevis Doktors Dās. Nu, šitas Dimons. Yeah. Let's do it, jā. Un, kad MC Sārmuks būs out, tad MC Sārmuks arī nāks podcastu vēlreiz. Jā, zem citu nosaukumu. Kā MC Sārmuks. Jā, šoreiz tas kā kodolsprādziens, nākamreiz MC Sārmuks. Ja tu redzi tā kā kaut kādu nākotnē epizodes nosaukumu, es to, šitā bija krūtā, davai. Jā. Man būs vēl nauda. Es ceru dabūt jau 1000 subscribers. Merch arī laidīs ārā, jā. Merch stores, jā, čok. Man vajag vēl 4000 skatījumus, es varēšu monetizēt viņus. Nē, man pat vajag 500 subs tikai, es varu to membershipam augt. Tev atnāks tas tā YouTube tā, you know. Kas? Tas tur. Play button? Jā. Jā, man vajag. Let's get it. Tas bija tik funny. Mums vajag apsteigt Funface TV, viņiem ir 90,000 laikam tie subscriberi. Lai mēs varam tīt līdz 100,000 subscriberi. Guys, let's get it. Jā. Tad arī MC Sārmuks parādīsies atkal uz epizodu. Tad, kad tev būs... Mēs tikai būsim vienā līmenī, tad tā kā varēs, ķipa. Tu būs famous. Kad tev būs 1000K skatījumi. 1000K. What the fuck? 1000K. Nu, ķip, nē, 100K. Kad tev būs 10K skatījumi. Tad MC Sārmuks izlaidīs pirmo singlu. Ok. Mums vajag labu uzmaukt. Davai. Labi, tātad. Šis bija viss. Pīsiņš, cīsiņš.